Daudziem no mums ir maldīgs priekšstats par pagātnes gudro zināšanām. Tomēr patiesība par dabu, par lielā sprādziena attīstību, par mūsu dzīvi sabiedrībā pat mūsdienās nav pilnībā apzināta. Tā nekad netiks pilnībā izzināta. Jāpiekrīt, ka absolūtā patiesība nav sasniedzama. Turklāt pagātnes domātāju zināšanas nevar uzskatīt par kaut kādu patiesību, kas var palīdzēt mums dzīvot labāk šodien. Izlaidīsim mūsu attīstības periodu pirmatnējā kopienā. Tā laika cilvēku dvēseles bija pilnas baiļu no vulkānu izvirdumiem, zemestrīcēm, viesuļvētrām un ugunsgrēkiem. Cilvēkus pastāvīgi apdraudēja plēsēji un kaimiņu ciltis. Tāpēc mūsu senči, atkarībā no dzīvesvietas, izgudroja dievības, kas dzīvoja vulkānos, ūdens dzīlēs vai pazemē. To apliecina klinšu gleznojumi. Cilvēku uz zemes naivi uzskatīja, ka ir nepieciešams lūgt vietējās dievības par savu drošību un pārtikušu dzīvi. Līdz ar valstu rašanos baznīcas nodarbojās ar savu patiesības apzināšanu un uzspiešanu. Senajā Ēģiptē, kur parādījās vienas no pirmajām valstīm, priesteri pacelāti aprakstīja varenās dabas izpausmes. Viņi piespieda visus pilsoņus ticēt, ka dievi pārvietojas ratos pa debesīm, maina dienu uz nakti un otrādi, un nes visādas nelaimes. Lai gan savos priekšstatos par zemi senie eģiptieši to iztēlojās kā plakanu, savās reliģiskajās domās un lūkšanās viņi bieži pievērsās debesu ķermeņiem. Nav pārsteidzoši, ka viņu galvenais dievs bija saules dievs. Senie cilvēki pamanīja, ka visu dzīvo būtņu eksistence ir atkarīga no šī spīdekļa. Neskatoties uz saviem naivajiem priekšstatiem par dieviem un viņu spēku, senie eģiptieši jau diezgan labi izpētīja saules, planētu un zvaigžņu kustības un veiksmīgi izmantoja savas pat nepilnīgās zināšanas veiksmīgākai lauksaimniecībai. Īpaši daudz fantāziju un pasaku tika izgudrotas līdz ar turpmāko reliģiju rašanos. Tālāk mēs runāsim par reliģijām, kuru izcelsme meklējama tuvajos austrumos. Tās kļuva attīstītākas, salīdzinot ar senās Romas un citu valstu politeismu un sarežģīto pagānismu. Īpašu lomu reliģiju rašanās un attīstībā spēlēja jūdaisms, kas bija kristietības un islāma avots. Dažu kristietības un citu seno reliģiju brīnumu saknes meklējamas senās Eģiptes ticējumos. Tādējādi ideja par nevainīgo ieņemšanu, augšām celšanos un citiem fantastiskiem izgudrojumiem, kuriem nav pierādījumu reālajā dzīvē, tika tiražēti dažādās senajās reliģijās. Ticīgajiem bija jātic tam, un lielākā daļa tā arī ticēja. Tā nav viņu vaina. Tajā laikā nebija teleskopu vai mikroskopu. Vispārējais teorētisko zināšanu līmenis bija ļoti zems. Baznīcas būtu vainojamas par cilvēku nezināšanas izmantošanu saviem sautīgiem mērķiem un valdnieku kalpošanai. Pēc Kristus un 12 apustuļu dzīves beigām sākās aktīvi viņu dzīves un darbības apraksti. Rakstīšana jau pacēlās no klinšu skrāpējumiem un ķīļrakstu līmeņiem. Kristietības ietekme bija tik liela, ka parādījās 70 vai 72 apustuļi. Viņiem pievienojās pat daži kristiešu pretinieki un vajātāji. Un sākās apustuļu svēto rakstu rakstīšanas bums. Rakstnieki savā dzīvē nekad nebija redzējuši ne Kristu, ne viņa līdzgaitniekus. Ņemot vērā tā laika zināšanu līmeni, gan 12, gan 70 apustuļu svētie raksti bija pilni ar fantāzijām un tajā laikā mutiskā veidā cirkulējušas informācijas nepilnībām. Visslavenākā no fantāzijām bija ideja, ka Dievs radīja visumu 6 dienās. Ja vien senie gudrie zinātu par visuma lielumu. Imperators Konstantīns pielika punktu svēto rakstu haosam un apkopoja viņam noderīgo jaunajā derībā, kas sastāv no 4 evaņģēlijiem. Jaunā derība kalpoja Romas impērijai un sekojošo kristīgo impēriju stiprināšanai. Kristus un viņa sekotāju demokrātiskās idejas tika apgrieztas kājām gaisā. Lai gan Kristus sprediķi un humanistiskās idejas Bībeles tekstos tika saglabātas, baznīca faktiski kļuva par nabago apspiešanas instrumentu. Un bagātnieki, kuriem saskaņā ar Bībeli bija liekta iekļuva paradīzē, vienmēr bija un ir galvenie dzīves labumu ieguvēji. Ir pārsteidzoši, ka mūsdienās papildus fantastiskajām idejām par pasaules radīšanu 2,3 miljardu zemes iedzīvotāju vidū tiek izplatīta arī cita neticama informācija. Piemēram par to, ka pirmā sieviete tika radīta no Ādama ribas, ka Kristus staigāja pa ūdeni un pabaroja 5000 cilvēku ar 5 maizes klaipiem un 2 zivīm. Visvairāk lasītā grāmata, Bībele, ir pilna ar daudziem citiem izdomātiem faktiem.
Tas liecina par lielas daļas mūsu laikabiedru joprojām ļoti zemo zināšanu līmeni. Un vissvarīgākais ir tas, ka jaunā derība praksē ir kļuvusi par lielu pirmo kristiešu ideju krāpšanu. Ateistu skaits pasaules attīstītākajās valstīs nepārtraukti pieaug. Tas liecina par to, ka sabiedrība virzās uz labāku savas dzīves izpratni. Pasaules izzināšanas ceļā esam piedzīvojuši daudz traģisku notikumu. Viduslaiku baznīcas iznīcināja zinātniekus, kas pierādīja, ka Zeme ir apaļa. Tad tos, kas atklāja, ka Zeme griežas un arī ap Sauli. Un vēl vairāk. Šodien zinātnieki atklāja galaktikas, to attīstību siltuma nāves virzienā. Tagad neviens netiek vajāts par jauniem visuma atklājumiem. Turklāt baznīcai pat nācās atvainoties par Giordano Bruno sadedzināšanu. Diemžēl tajā laikā visi pilsētas iedzīvotāji nesa zarus zinātnieku sārtam. Pasaules izpēte un zināšanu izplatīšana nenorit gludi. Pasaulē ir parādījušās pseidozinātnes, kas sevi dēvē par zinātņu jomām. Piemēram, astroloģija, kas veic savus aprēķinus, balstoties uz Ptolemeja astronomiju, kurā Saule atrodas pasaules centrā. Pat mūsdienās diezgan nopietni izdevumi regulāri publicē tādas muļķības kā astroloģiskās prognozes. Izrādās, ka tā tiek izplatīta nepatiesa informācija, kas pamatojas uz viduslaiku maldīgajiem priekšstatiem par pasaules uzbūvi. Vēl pusotra duča ezotērikas jomu balstās uz pagājušo gadsimtu zināšanām. Ezotērikas sludinātāji maldina savus sekotājus savos mantkārīgos nolūkos. Tajā pašā laikā nevar noliegt jogas pozitīvo ietekmi, ja atmetam šīs ezotērikas jomas pseidozinātnisko teoriju. Senču gudrība tajā daļā, kas noder mūsu dzīvē, ir jāpēta un jāpielieto. Piemēram, dažas no 12 derībām un Toras ieteikumiem. Bet vienkārši jāignorē informācija no pagātnes, kas neatbilst mūsu attīstības līmenim. Drošākais veids ir izvēlēties no cilvēces zināšanu krājuma jaunākās, kas palīdz dzīvot pēc iespējas ilgāk un pilnveidot sevi nākamajās paudzēs. Un senču gudrība, acīm redzami nepareizas, ir jāuzskata par pasaules izziņas vēsturiskajiem faktiem. Un nav jācer, ka cilvēki kādu dienu zinās pilnībā visu.